Sveicināti, dārgie draugi! Varbūt tu mani pazīsti kā reperu MC Bārdu, varbūt tu mani esi redzējis kādos citos raidījumos, bet ja tu mani nepazīsti, tad es esmu Raimonds Blisiņš un šis ir raidījums Klātbūtne, kur mēs runājam ar cilvēkiem par viņu garīgo ceļu. Un šodien mēs esam ciemos pie Pareizticīgo baznīcas virspriestera, bet tu mani palabo, ja gadījumā kaut kādas lietas pateikšu. Ne tā, bet pie virspriestera Jāņa Dravanta. Labdien! Sveicināti! Mēs atrodamies Mēnesis ielā. Tā kunga debesīs pacelšanās debesbraukšanas baznīcā Latviešu draudzē Pareizticīgo. Prieks, ja tevis būt šeit, un iesākumā es vēlos uzzināt, ko nozīmē baķuška, atец, arhimandrīt, un vēl ir mitropoliti un tādas lietas. Varbūt tu vari pastāstīt par šīm. Tā ir senā kristīgā hierarhija, 3 hierarhijas pamatpakāpes. Šī pirmā pakāpe – diakonu pakāpe, otrā pakāpe – priesteru pakāpe un bīskapu pakāpe. Un tad šajās 3 pamatpakāpēs iekšējais sadalījums. Diakoni var būt vecākais priesteris, protodiakons, arhidiakons, tas, kas ir mūka kārtā, un priesteriem, tātad priesteris pamatpakāpe, un kad jau priesteris ir nokalpojis pienācīgu laiku, tad viņš saņem kā tādu sava veida apbalvojumu virspriestera nosaukumu, bet būtiskai kalpošanā nekas būtisks ar to nemainās. Un par garīgo tēvu sauc, ticīgā tauta ar lielu mīlestību vienmēr ir izturējusies pret saviem priesteriem, un priesteri, protams, tāpatās ar atbildīgu un patiesu mīlestību iekš tā kunga pret savu ganāmo pulku, un tad viņus tā sauc par tēvu, šo augsto nosaukumu, ko pat tas kungs evaņģēlijā saka, ka nesauciet augstākajā pakāpē nevienu par tēvu zemes virsū, bet to attiecinot uz tā kunga vietu, ja, kad mūsu augstākais tēvs ir Dievs tas kungs. Bet tajā mūsu cilvēciskajā kristīgās baznīcas savstarpībā mēs garīgo tēvu priesteri saucam arī par tēvu. Un tas savukārt vēl mūku kārtas priesteri, ja, viņiem ir šie hieromūki un klostera priekšnieks igumens un vēl augstāks klosteru priekšnieks arhimandrīts, ja, bet viņi savā starpā ir vienā priesterības pakāpē. Tikai administratīvās kalpošanas situācijas ir dažādas. Tad ir šī augstākā kārta ir bīskapa kārta. Bīskaps, arhibīskaps, metropolīts un augstākā kārta bīskapiem ir patriārhs, kad lielo teritoriālo baznīcu vecākais, galvenais bīskaps un vadītājs. Un tad jūs varat nosaukt visus savus šos nosaukumus? Vienkārši šīs draudzes, tā kunga debesbraukšanas draudzes pārzenis un virspriesteris, ko ieguvis ar šo nokalpoto, pateicoties nokalpotajiem gadiem, šo apbalvojumu no mūsu valdnieka metropolīta Aleksandra, viņa atzinības apbalvojums. Pirms mēs ieiesim biogrāfijā, pirmajā raidījumā mums bija Evolatus konkurss un vajadzēja uzdot jautājumu nākamajam viesim. Un interesantāko jautājumu mēs izvēlējāmies, un tas ir no Dzintras Ozolnieces. Jautājums ir šāds. Vai kristietībā ir kādi teksti, kurus iesaka lasīt tikai tad, ja ir sasniegts noteikts briedums, piemēram, 60 gadi? Jo pirms tam šos tekstus neuztvertu, jo garīgā dzīve, garīgā izpratne ir vāji attīstīta. Ja vispār kristietībā runā par garīgumu pakāpēm? Jā, tas ir ļoti labs jautājums, un viņš patiešām ir svarīgs, jo mums, ja mēs runājam tātad par vecumiem, tika minēti 60 gadi, bet ir jau arī 6 mēneši un 6 gadi. Ja? Tad mūsu apziņas vecums droši vien nosacīti, teiksim, sāksies no 3, 4, 5 gadiem, kad mēs sākam, kad varbūt pat ātrāk,
vecāki, aktuālai vecāki teiks, ka ātrāk bērns var mācīt, un, protams, atbilstoši vecumam. Jo šī Bībele, vecā derība un jaunā derība jau ir dota pieaugušam cilvēkam. Un tāpēc, protams, bērniem ir vajadzīgs bērnu variants, un ir vietas un lietas, kuras tā patiešo lasīt nepilngadīgiem droši vien, nevis droši vien, bet noteikti nevajag. Ja, tas ir pārstāstāms, bet sasniedzot jau mūsu pilngadību un turpinot meklēt to kungu un ceļu pie viņa, protams, mums ir jālasa visa Bībele. Lasām visu Bībeli, bet īpašu uzmanību pievēršam jaunajai derībai. Jo Kristus baznīcas lielais skolotājs, svētītājs Jānis Zeltamute apliecina to, ka vecā derība atšķirās no jaunās derības kā zeme no debesīm. Tad jaunā derība ir kā debesis, vecā derība ir kā zeme, kas sagatavo šo cilvēku atgriešanos debesīs pie tā kunga. Tāpēc mēs, protams, lasām visu un īpašu uzmanību veltot jaunajai derībai. Un tā kā pēc tradicionālās kristietības pamatota uzstādījuma dievišķa atklāsme sastāv ne tikai no svētajiem rakstiem, bet arī no šī garīgā mantojuma, ko ticīgie ļaudis, sākot no pirmās kristiešu paaudzes, nodod nākošajai paaudzei sākumā nerakstītā veidā, pēc tam jau 1. gadsimta otrajā pusē un beigās jau sāk pierakstītā veidā nodot. To mēs arī izzinām, bet garīgo, tas gan vairāk attiecās uz tiem maksimālistiem, uz mūkiem, askētiem, kuri ir gribējuši un pielikuši visas pūles, lai patiešām Dievu to kungu iemīlētu ar visiem spēkiem, ar visu sirdi, ar visu dvēseli, ar visu prātu, ar visu savu spēku. Un tad tur gan viņiem ir pakāpes. Viens ir mācījies un cīnījies un pūlējies gadu, viens ir 10 gadus, cits ir 20 gadus, cits ir 30 gadus, un citi ir 50 un plus gadus pūlējušies šajā garīgajā askēzes, lūkšanas un garīgās cīņas dzīvē un dzīvojuši dažādā tajā sociālajā situācijā. Vieni dzīvojuši ģimenēs un sabiedrībā, otri dzīvojuši un dzīvo klosteros, un trešie dzīvojuši, tagad mazāk, dzīvo kā vientuļnieki. Ja? Un tātad šīm garīgās attīstības un šī garīgā rezultāta dažādiem nesējiem, protams, ir dažāda garīgā pamācība. Tātad kopējais uzstādījums ir tāds, ka no šī garīgā mantojuma, tas, kas nav svētajos rakstos, kas ir un kas ir ietverts šajā garīgajā mantojumā ārpus svēto rakstu atklāsmē un baznīcas mācībā, tātad pasaulē dzīvojušie kristīgie ļaudis pieturās pie visiem veltītās pamācības. Ja? Neuzņemoties to, ko nevar izpildīt un darīt, nespēja darīt pasaulē dzīvojoši. Kā to dara, teiksim, askēti un vēl jau vairāk kādi vientuļnieki un tūkstneši iemītnieki senajos laikos. Pie mūkiem un klosteriem noteikti mēs vēl pieskarsimies dziļāk, jo man ir sagatavoti jautājumi tajā virzienā, bet lai mēs iepazītos, varbūt tu vari pastāstīt mazliet par sevi, no kurienes tu nāc, es domāju, ģeogrāfiski, un kur tu esi mācījies, no kādas ģimenes nāc? Es, kā jūs redzat, es esmu dzimis vēl tajā gadsimtā, iepriekšējā gadsimtā, un bērnību un jaunību pavadījis vēl ateisma laikā, oficiālā ateisma laikā. Un esmu dzimis Piebalgas pusē, Zosēnu pagastā, Rītos, un Jaunpiebalgas vidusskolā mācījies, un pēc tam pēc Jaunpiebalgas vidusskolas beigšanas studējis Rīgas Tehniskajā universitātē ķīmijas tehnoloģiju, un tad jau pēc šīs augstskolas jau tālāk mācījies Rīgas garīgajā seminārā un Latvijas Kristīgajā akadēmijā, kura tagad saucās jau par Eiropas Kristīgo akadēmiju. Ja, tas tāds
šīs mācību kurs, un bija iespējas, protams, vienmēr kopā ar visiem esmu pateicīgs vecākiem, vecvecākiem un tuviniekiem un pedagogiem, skolas un augstskolu pedagogiem, kur par viņu ieguldījumu šajā izglītības un cilvēku tapšanas darbā un procesā. Man interesē vairāk mazliet tā bērnība, bet kādas ģimenes tu nāc, vai tev ir māsas un brāļi? Vai? Mēs liela ģimene, mēs 5 bērni, tāpat kā maniem vecākiem, viņi arī nāk no daudz bērnu ģimenēm, un uzauguši mēs, protams, vienkāršā lauku vidē, lauku darbos un pienākumos, un tajā ateisma laikā, ja, kad par baznīcu un par to kungu runāt bija aizliegts, un jums bija kristīga ģimene? Reti kurš no mūsu vecvecāku ģimenes bija, protams, kristīgas ģimenes, un vecmāmiņa dziedāja korī un bija liela dziedātāja, un tētis arī bija audzis pie vietējā vēl, bijis audzināšanā un dzīvošanā pie vietējā pērmendēra vēl. Tā kad ar baznīcas to dzīvi vecāki bija pietiekami labi pazīstami, bet mums jau vairs bērniem, mums tā pieredze bija lielākoties liekta, tikai jau pašiem sasniedzot pilngadību un jau jaunajos laikos meklējot jau iespēju uzzināt par to kungu. Kādi tavā laikā, kad tu biji bērna gados, bija tavi nodomi, tavi sapņi, varbūt tu atceries, tev bija kāda īpaša vēlme, varbūt tu jau tad gribēji, es būšu priesteris, piemēram? Pārsvarā bija, kā jau lielākoties visiem gribējās kaut ko tādu efektīvāku, piemēram, būt par kosmonautu, lidotāju, varbūt tad par pedagogu, ja, un pēc tam par ekologu, ja, tādi sapņi vēl 90. gadu iesākumā un otrajā pusē, ka mēs glābsim mūsu zaļo planētu un pasauli, tā apmēram. Bet dzīve ir iegrozījusies tā, ka glābsim, bet savādākā veidā, garīgā veidā. Jāglāb ir visos veidos. Mums jādzīvo atbildīgi arī tādā attieksmē pret to jau mums māca, un starp citu tā jau ir pamat mūsu pamācītāja ir dievišķa atklāsme un svētā baznīca, kas mūs māca saudzīgi attiekties pret, ne tikai pret savu dzīvi un savu sirdi un dvēseli, bet apkārtējiem cilvēkiem un apkārtējo dabu. Jo kā mēs atveram svēto grāmatu, lielo grāmatu, Bībeli, tā pirmajā lapā, mēs tur arī atrodam to uzdevumu dotu Ādamam un Ievai kopt un sargāt paradīzes dārzus. Mums ir uzticēts visu, kas mums ir, kopt un sargāt. Varbūt tu vari ieskicēt, atcerēties, kad pirmo reizi savā dzīvē tu pieskāries kaut kādam garīgumam vai izpratnē par Dievu vai izjūtai par Dievu. Tas bija bērnībā, tas bija jaunībā vai tas, kurā laikā tas? Skatoties atpakaļ, tā es neredzu tādu konkrētu momentu, bet var redzēt tādu to cilvēkam doto, Dieva doto spēju just savu Dievu un radītāju. Pat tad, kad par viņu nav pateikts nekas vairāk, ar to iekšējo sirdsapziņas ziņu, šo Dieva ziņu, kas ir dota katram cilvēkam, un skatoties arī apkārt, skatoties sociumā, cilvēku sociumā, sabiedrībā, mums apkārtējos cilvēkos, un skatoties arī apkārtējā pasaulē. Un paskatoties vien uz skaistajām debesīm, ja, un ziedošajām pļavām un tālajiem un tuvajiem mežiem, cilvēks nevar piekrist, ka tas kaut kādas nejaušības dēļ, ka šis skaistums, kas ir ap mums, un tās iespējas, kas ir mūsos,
ka tās ir kaut kādas nejaušības, kaut kādā tur pakāpē rezultāts. Jā, bet tomēr varbūt tu atceries, kad pirmo reizi tu to izjūti? Pirmās tādas apzinātās. Nu, ziniet, pirmās apzinātās laikam ir Tehniskās universitātes zinātniskajā bibliotēkā, ka tur bija šie pirmie žurnāli par zinātni un reliģiju. Tur tā ar to sākās, un pēc tam jau, kad jau tiku līdz svētajiem rakstiem, un kad tiku redzēt tā kunga svētos dievnamus no iekšas, jo mēs dzīvojam tādā, es to arī atceros, kad dzīvojam it kā neredzot. Mums visur, gan Vidzemē, gan šeit mūsu galvaspilsētā jau pavisam katrā kvartālā ir kāds dievnams ar krustiem un ar savu arhitektūru un savu celšanu uz debesīm. Un cilvēks var gadu desmitiem iet garām un kaut kā to neredzēt un nesajust. Protams, jā, tad bija tāds ļoti svarīgs brīdis, bija pirmo reizi ieiešana pareizcīgo dievnamā. Kristus piedzimšanas katedrālē un Pārdaugavas svētās trijādības dievnamā bija tā laime jaunam cilvēkam ieiet un sajust, ka tu esi tepat blakām, bet tu esi citā pasaulē. Un ka tas kungs patiešām ir un ka viņš ir tuvu. Un tā sākās jūsu apzināts. Un tālāk jau, protams, jā, šī izzināšana, dievišķās atklāsmes izzināšana, lasot jauno derību un arī veco derību, izlasot rūpīgi. Un tad jau, kad bija šī iespēja iepazīties ar lielo svēto dzīves stāstiem. Īpaši spilgts iespējas bija no Sirds skaidrā vislīdzīgā Sārovas Serafima dzīves stāsta, kurš tika rokās un varēja to izlasīt. Un tāpat līdzīgi bija arī ir tāds svētais Sirds skaidrais vislīdzīgais Radoņešas Sergijs, kur arī dzīves stāsts tika vēl no 90. gadu izdevumi, tika rokās un varēja to izlasīt. Un vēl arī latviešu valodā pārtulkotais īsais Sirds skaidrā vislīdzīgā Jāņa Pakāpnieka dzīves stāsts. Tā bija kā sastapšanās ar pilnīgi kaut kādu jaunu pasauli, bet ar tādu pasauli, kurai ļoti gribās būt piederīgam kaut kādā mērā. Kā tu saproti vārdu, tik plašo vārdu garīgums? Kā pareizticībā to izprot? Kas ir īstenībā garīgums? Tradicionālajā kristietībā, pareizticībā ar garīgumu saprot tieši šo jau to Dieva atklāto un cilvēkam nepieciešamo patiesā Dieva zināšanu, viņa svēto likumu, viņa svēto baušļu zināšana un cenšanās to pildīt. Dzīvojot ar ticību, ar to ticību, kādu tas kungs mums ir atklājis, ko viņš par sevi ir atklājis par mums un par mūsu savstarpību ar to kungu. Un šajā dzīvot, un, protams, ar lūkšanu, jo mūsu komunikācijas veids ar to kungu ir lūkšana. Ko tas nozīmē lūkšana? Lūkšana tā ir vēršanās pie Dieva kunga. Bet vienmēr apzinoties, kas esam mēs, vismaz kaut cik apmierinoši apzinoties, un apzinoties, kas ir Dievs tas kungs. Lai ar bijību, ar ticību, ar bijību un ar uzmanību. Tie ir galvenie šie ticības lūkšanas uzstādījumi. Un tātad garīgums ir, kad cilvēks ar Dieva dotajām spējām, kas lielā mērā attiecās arī uz cilvēka garu, tiecās pie patiesā gara.
pie gara Dieva tā kunga. Ja, un svētajā trijādībā godājumā un slavējumā Tēva un Dēla un Svētā gara, ja, kur šī trešā hipostāze, trešā persona tiek arī saukta par garu, bet tikai svēto garu. Nu, tas pēc Dieva atklāsmes. Ja. Tātad mūsu garīgums ir tiekšanās pie tā kunga, uzticība viņam un līdzināšanās viņam. Jo mēs radīti pēc Dieva tēla un līdzības, un mums šī līdzība ir jāatgūst, jo mēs viņu tajā lielajā katastrofā, jā, kad mūsu pirmvecāki atkrita no uzticības tam kungam, mēs esam iemantojuši šo garīgo aklumu. Neredzam Dievu. Skaidri nesajūtam. Varam vadīties pēc citiem uzstādījumiem, pretējiem uzstādījumiem, kādi mums ir doti no tā kunga un kādi mums ir derīgi un kādi mums nes labumu. Parunājot par jums vēl, kā radās tā apziņa, un noteikti tas process jūsu dzīvē, ka jūs sākat pētīt, interesēties, bet kā notiek, rodas tā apziņa, ka jūs iesiet priesterības ceļu? Kā jums tas? Jā, man ļoti gribējās vairāk izzināt šīs Dieva dotās patiesības un Dieva tā kunga ceļu, un toreiz tikko bija atvērts 1. gadu Rīgas garīgais seminārs. Tas ir uz Katoļu? Jā, Katoļu ielā 10, jā, Katoļu ielā 10. Un man ļoti gribējās pamēģināt. Domāju, varbūt varēšu iestāties, varbūt mani uzņems. Viņi ir akreditēti arī, es domāju, tādā bakalaura nozīmē, ja seminārs nav saistīts ar to. Ne, mums ir sava iekšējā akreditācija. Mums ir iekšējā akreditācija. Un laimīgā kārtā es tiku uzņemts. Man izdevās sagatavoties, jā, to minimumu, kas bija vajadzīgs, lai iestātos, vai es tā pacentos pamācīties, jā, un apgūt, un tā es arī tiku uzņemts un mācījos. Un tad jau arī seminārā saņēmu šo uzaicinājumu kalpot, ja, un tad arī tiku iesvētīts par diakonu 1996. gadā. Par diakonu. Jā. Un jāsaka, gan tajā pašā gadā, jau pēc pāris mēnešiem, jau vasarā, gan arī tiku iesvētīts par priesteri. Diezgan jau gadiņi ir pagājuši. Lai kļūtu, man vienkārši nākamais jautājums tieši saistībā ar šo, lai kļūtu par pareizticīgo priesteri, vai ir kādas obligātas lietas, kam ir jābūt? Nu, tā ir praktiski obligāta lieta garīgais seminārs. Pārējās izglītības, kādas katram ir, laba izglītība vienmēr nāk par labu, bet šī garīgā izglītība, šī specializētā un šis plašais semināra kurs, protams, ir nepieciešams. Un tas arī ir pamatustādījums priesterībai, lai semināra kursu apgūtu un pēc tam uzturētu aktuālajā atmiņā. Un cik ilgi ir jāmācās? 4 gadi ir. 4 gadu kurs. Vai jūs atceraties savu pirmo dievkalpojumu kā priesteris? Priesteris, jā, es atceros. Tas bija ļoti tāds svinīgs dievkalpojums, kuru vadīja mūsu Latvijas Pareizcīgās baznīcas metropolīts Aleksandrs. Un bija daudzi priesteri, un vēl bija bija ļoti augsts priesteris no Grieķijas, toreiz no Grieķu baznīcas, no godājamākajiem viņu priesteriem. Un tā bija tā Hiratonijas diena, iesvētīšanas diena, turpat Katoļu ielā visu svēto baznīcā. Tā bija svētdiena, un bija daudz dievlūdzēju, un neskatoties uz to
to lielo uztraukumu. Ja? Nu, protams, galvenokārt es atceros lielo uztraukumu, ja? Bet tas tāds pirmais arī viņš ir tāds spilgtākais, spilgtākās atmiņas par šo iesvētīšanas dievkalpojumu. Kā jums kā priesterim, iespējams atšķirībā no citiem draudzes locekļiem, kā jūs augat garīgi? Kas ir jūsu kaut kāda īpašāka, kaut kāda cita veida instrumenti, ko jūs darat, lai augtu garīgi? Pamatdarbs jau ir tas pats. Visiem mums ir jāmācās, pirmkārt jau jāglabā uzticība un patiesa un pareiza ticība tam kungam. Jāmācās lūgšana, lai viņa būtu šajā uzmanībā, ja, uzmanībā, pazemībā, bijībā un no sirds, un jāmācās pildīt tā kunga svētos baušļus. Un jāstāv pretīm visiem iekšējiem un ārējiem kārdinājumiem uz kaut ko nepareizu, grēcīgu, negodprātīgu. Ja, tā ka būtībā tas darbs ir tas pats, tikai mums lielāka atbildība, kā jau apostolis Pāvils saka, lai tie, kas domā būt par skolotājiem, mācītājiem, lai viņi saprot, ka viņu atbildība ir lielāka, ļoti liela atbildība, un to mums ļoti svarīgi saglabāt tajā aktuālajā attieksmē un aktuālajā atmiņā. Kā jūs varētu varbūt vienkāršiem cilvēkam, kurš vispār nav saistīts ar baznīcām, ir viena atšķirības zīme pareizticībā, bet neteiksim atšķirības zīme, ir ļoti daudz sveču, ir ļoti daudz ikonu, un varbūt jūs varat pastāstīt par to, ko tas dod, kāda ir no tā jēga. Tas nāk no paša apostoļu laika, jo tā kunga Kristus Dieva rokām nedarītā ikona, ja, tā tad ir no tā laika, kad tas kungs pielika savas visšķīstās sejas auduma gabalu, to, kāds viņš bija, tas matēriju, ja, un aizsūtīja tam Edisas valdniekam Avgaram, ja, kurš nāca ar šo lūgumu pie viņa, sūtīja savu cilvēku, savu sūtni, un tur uz šīs matērijas bija atveidojies tā kunga sejas šis attēls. Ja. Un tā ir apstiprināta, vēsturiski apstiprināta liecība, ja, un tā, kad norāda uz to, parāda, ka pat tas kungs pats svētīja, ka viņš ir atnācis, iemiesojies patiesais Dieva vārds, un no tā brīža mēs tādā veidā Dievu kungu varam aprakstīt. Ka mēs varam attēlot viņa pieņemto cilvēcisko dabu. Tas ir ikonogrāfijas un ikonu godināšanas pamat uzstādījums. Un otrs uzstādījums, ka arī visvēto valdnieci Dieva dzemdētāju apostoļi godāja, ļoti godāja, nedievināja un nedievišķoja, ja, bet godāja kā tā kunga māti, kura sasniegusi visaugstāko garīgo pilnību ar savu garīgo darbu. Mīlestības, uzticības, lūgšanas darbu uz to kungu. Un arī viņas ikonu, viņas attēlu raksta vēl apostols un evaņģēlists, ārsts un mākslinieks un literators Lūkas. Un vēl piedevām uz tā galda dēļiem, kur bija Kristus Dieva ģimenē pie Jāzepa sadarinātā un pie Jaunavas Marijas. Viņu mājās bija šis galds, un jau uz tā vēl ir pēc baznīcas vēstījuma, ja, tika rakstīta pirmā dievmātes ikona.
Tā kad, lūk, ikonogrāfijas pamats ir nekādā, pat ne 5., ne 7. gadsimtā, bet no pašiem iesākumiem. Un tas mums ir atgādinājums, jo tas kungs ir pacēlies debesīs, viņš mums šeit redzamā veidā ar mums klāt nav, un ikona atgādina mums, ka viņš ir iemiesojies, tapis cilvēks mūsu dēļ, cietis mūsu dēļ, uzņēmies mūsu grēkus un sodu par mums, augšām cēlies un pacēlies debesīs, un atkal nāks tiesāt dzīvos un mirušos. Tā, tas ir tāds dzīvs un skaidrs atgādinājums un palīgs mūsu lūgšanā un kalpošanā tam kungam. Tāpat arī, bet, protams, tā hierarhija vienmēr svarīgi viņu ir tā nodefinēt. Kristus Dieva ikona kā tā kunga ikona. Ja, un Dievmātes ikona kā Dievmātes ikona un svēto ikonas, tātad svēto ikonas, bet tā ir hierarhija. Ja. Viņi nav vienlīdzīgi savā starpā, bet ikonogrāfijā ir iekļauti. Ja, tāpēc arī patieso svēto cilvēku ikonas mums atgādina par viņiem, par viņu darbiem un pūliņiem, kalpojot tam kungam, un par to slavu un labo atmaksu, ko viņi saņēmuši no tā kunga. Pat tādu, ka būdami tur pie kunga debesu valstībā, viņi mūs redz, dzird, var palīdzēt un palīdz mums. Lūk, tāpēc ikonogrāfija ir šis līdzeklis mums turēt šo saikni ar debesu valstību, ar to kungu un viņa valstību un tās valstības dalībniekiem. Tā viena lieta, ko es sadzirdu, ir tas, ka tas ir kā atgādinājums tam, bet kā tas praktiski, vai tas kaut kā izpaužās arī praktiski cilvēkam, kad viņš vēro ikonu vai klusībā lūdz vai kā? Mēs stāvam tā kunga priekšā, ikonas priekšā, stāvam kā tā kunga priekšā, visur esošā, tāpat jau visur esošā pēc atklātā un pēc mūsu pieņemtā, ja, šī dogmatiskā uzstādījuma ikona, kad mēs palīdz mums būt tā kunga priekšā, viņa priekšā atnest lūgšanu. Un runājot par svecēm, ko dod sveces un kāda nozīme, vai kāds simbols, vai kāda jēga? Svece, protams, sākotnējā nozīme ir gaismas avots. Tā kā tas kungs ir garīgās gaismas avots, tā mūsu svece ir mums šīs redzamās gaismas avots. Protams, tagad, kad ir elektrība un elektrificētas mūsu arī lūgšana vietas, ja, viņa tādā ziņā varbūt ir mazliet zaudējusi nozīmi. Bet, teiksim, labi, 200 gadus, ja? Ne īsti 200 gadus, mazāk, teiksim, pat mazāk kā 200 gadus, tad baznīca dievnamos ir klātesoša elektrība. Līdz tam tātad svece un lampāda ir gaismas avots, kas apgaismo mūsu lūgšanu telpu. Un ne tikai, bet šī gadījumā mēs runājam par lūgšanu telpu. Un otrs tas ir mūsu upuris tam kungam. Mēs šo labāko vielu, bišu vasku, pārveidojam par sveci, un lampādas gadījumā ņemam labāko tajās dienvidu zemēs, kur aug olīvas, tā ir olīveļa. Mums, kādu mēs eļu varam no augu eļām, kuras ir derīgas, ja, kuras deg šajā gaismas nesējas ierīcē, lampādā. Ja. Tas ir mūsu upuris tam kungam, tāds vieliskais upuris, ko tas kungs ir vēlējies. Un vēl trešā nozīme, tā ir, kā simbolizē mūsu lūgšanu uz to kungu. Viņai vajadzētu būt tik dedzīgai, tik tīrai un skaidrai, kā uguns gaisma. Un šis smaržojušais bišu vasks. Man ļoti interesē klosteri, vispār tāda parādība kā klosteri. Tātad tas ir cilvēki nošķirās no šīs pasaules un sāk dzīvot atsevišķi.
vai kā pastāstiet par klosteriem un vispār vai Latvijā ir klosteri un kāda ir to nozīme? Nu, tas kungs ir devis cilvēkam divus dzīves ceļus. Tas ir godīgas bezlaulības dzīve un godīgas laulības dzīve. Un šajās godīgās bezlaulības dzīves ietvaros, tātad mūku kārta, tā ir jau, praktiski viņa pārnāk jau, iesaukumu redzam jau vecajā derībā, pārnāk jau caur apustuļiem. Jaunavīgais apustulis evaņģēlists Jānis, apustulis Pāvils, kurš nekad nebija laulībā, ja, un tālāk daļa no pašiem cītīgākajiem tā kunga sekotājiem izvēlās arī šo brīvo bausli, šo bezlaulības bausli. Un mūku kārtā nāk vēl klāta šis mantas neturēšanas bauslis, ja, atsacīšanās no mantas un garīgā paklausība garīgajiem vadītājiem. Ja, tātad tie ir tie trīs solījumi, ko dod mūku kārta. Ja. Un tādi jau no 1. gadsimta bija daļa kristīgo cilvēku, kas izvēlējās šo ceļu. Tātad mūks, monāhos, ja, tas, kas viens dzīvo, mono. Tas, kas dzīvo viens, tā viņš savā statusā, tā kunga priekšā viņš ir viens. Un tad, kad viņi apvienojās jau tādās brālībās, ja, tātad tas saucās klosteris, ja, kad mūki apvienojās. Un tad viņiem ir sava kopība, un viņi var uzturēt šo savu kopienu, un šī lūgšanu kopība un tā teikt, dzīves minimālo vajadzību nodrošināšanas kopējais darbs un rūpes, un tā viņi varēja veiksmīgi iet šo maksimālismu ceļu, maksimālās kalpošanas tam kungam ceļu. Un tad pie mums arī ir šis vēsturiskais klosteris, Svētās Trijādības, Svētā Raduņeša Sergija sieviešu klosteris, mums šeit Krišjāna Barona ielā, un šī klostera filiāle Jelgavas rajonā, Valgundē. Klosteris, kas viens no pavisam nedaudzajiem mūsu reģionā, viens no dažiem jāsaka, kas izturēja visus šos te ateisma laikus, visu ateisma gadsimtu. Klosteris netika aizvērts. Bija stipri apspiests un vajāts, bet netika aizvērts. Un tā kā no mūsu klostera vairāk kā 10 māsas mūķenes kļuva pēc tam par citu klosteru priekšniecēm, tad, kad bija iespēja atkal atsākt, atvērt un dibināt klosterus. Nu, un mūsu vēsturiskais vīriešu klosteris, Jēkabpils, jeb Jākopštates senās klosteris, kurš arī tika, viņš gan bija aizvērts, viņš tika atjaunots 90. gados, un tagad viņš ir tāds labi uzturēts un kalpojošs un klosteris, kas darbojās. Bet kāda ir jēga no klostera? Tā pirmā jēga, ko es saklausu, ir tas, ka kopībā mūki dzīvo, bet vai ir vēl kādas nozīmes, vai viņi kaut kādu darbu dara, vai pie viņiem var nākt runāties? Vai... Būtībā tādā stingrā, garīgā sapratnē mūks ir tas, kurš vienatnē kalpotam kungam un sasniedz garīgo pilnību sev tā kunga priekšā. Tai pašā laikā lūdzoties par pasauli. Un tikai tas, kurš ir sasniedzis pienācīgu pilnību, viņa lūgšana ir spēcīga, lai varētu palīdzēt citiem. Tāpēc pārmērīgi mūkus traucēt ar vienkārši interesi, tādu virspusēju interesi, nav liederīgi. Bet tā ir vienmēr vēsturiski bijis, ka kristīgā tauta, ticīgā tauta
viņus uzmeklēja. Viņiem pašiem negribot, jo viņiem tas traucē. Viņiem tas traucē garīgajai dzīvei un garīgajam darbam, šai vientulībai, svētajai vientulībai tā kunga priekšā, bet viņi, protams, vienmēr nāca pretīm. Viņi nāca pretīm ar savu palīdzību, ar savu padomu, ar lūgšanu un svētie ar brīnumu darīšanu. Tad, kad cilvēkiem bija vajadzīga palīdzība grūtos garīgās situācijās un materiālās un dzīves situācijās, viņi nāca un šie svētie tēvi, svētie mūki palīdzēja viņiem ar padomu un lūgšanu. Un citreiz vēl arī, protams, šī funkcija klosteri centās arī pildīt žēlsirdības bausli, palīdzot citiem trūkumcietējiem, paši dzīvojot ļoti minimalistiski, palīdzēja tiem, kam vajadzīga ir materiālā palīdzība un, protams, arī šī izglītības palīdzība. Daudz kur klosteriem, tagad tas varbūt nav tik aktuāli, bet garīgās izglītības ziņā klosteri lielā mērā arī tagad paliek par šīs garīgās izglītības nesējiem un tiem, kas šajā laukā darbojās. Runājot par pareizticīgo baznīcu Latvijā, varbūt jūs varat ieskicēt, kā Latvijā ir parādījusies pareizticīgo baznīca. Kāda vēsture ir? Ir šīs vēsturiskās liecības, ka jau ap 10. gadsimtu šeit ir Latvijā, mūsu zemē, ir bijuši pareizticīgie ļaudis, kuri pieņēmuši pareizticību no tiem sludinātājiem, kas nākuši caur mūsu zemi, caur tiem arī tirgoņiem un ceļotājiem, kas šeit ir ceļojuši, jo mūsu maģistrāle, mūsu Daugava, tā ir tirzniecības ceļotāju un tirzniecības un ceļotāju maģistrāle, Dieva dotā maģistrāle, kur nebija jāceļ un jābūvē, kur varēja tikai izmantot no Skandināvijas līdz Grieķzemē. Šis ceļš mūsu upe kā reizi lielā ietilpst šajā ceļā. Tā, kad viņi arī šeit bija un šeit dzīvojušie cilvēki, tad mūsu priekšteči labprāt pieņēma svēto pareizcību. Un šīs liecības par pareizcīgajām apmetnēm vai pilsētiņām vai pilīm, Kokenos, Koknese un Tālava un Vendene, tātad ir bijuši gan pareizcīgie tautas vadoņi, gan pareizcīgie kristīgie ļaudis. Un tad jau mūsu laikos, tad jau mēs 19. gadsimts ir nosacīti mūsu laikos, 19. gadsimta vidus, mazliet pirmā puse, ir ļoti aktīva latviešu vēršanās pareizcībā. Latvieši meklēja to kungu, ceļu pie tā kunga un ļoti ievērojamā daudzumā pieņēma pareizcību. Tā, kad mums ir redzēt, jo pa visu Latviju ir tika uzceltas 19. gadsimta otrajā pusē baznīca tā, kad negluži akmens metiena attālumā un negluži, ka var redzēt no vienas otru, bet ļoti daudzās vietās. Man arī ir kalpošanas vieta, ir arī Nītauris Kristus piedzimšanas lielā akmens brīnišķīgā baznīca, kuru mums ir ļoti grūti tagad uzturēt, ka mūsu vecvectēvi ir tik lielu viņu un tik varenu uzcēluši. Un tāpat arī kalpošanas vieta ir Kosas svētītāja Nikolaja baznīcā un daudz kur vidzemē un praktiski visā mūsu zemē ir negluži tuvu, bet ir šis svēto baznīcu tīkls un tāda arī šis Dāvids Balodis ar saviem hernhrūtiešu kopienu, kas pieņēma pareizcību un bija viens no pirmajiem priesteriem, un tāpat arī Jēkabs Mihailovs, priesteris, kas no Piebalgas puses bija no pirmajiem priesteriem, kas šeit iesāka arī pirmo kalpošanu latviešu valodā. Kā reiz mēs šogad svinam jau 180 gadus kopš pirmā pareizcīgā
pareizcīgo dievkalpojumu latviešu valodā un strādājam pie dievkalpošanas materiāla un tekstu rediģēšanas un pilnveidošanas un papildināšanas šajā komisijā un strādājam pie tā pastāvīgi. Ja būtu jāizceļ kāda īpaša iezīme, kas atšķir pareizticīgo baznīcu no citām kristīgajām konfesijām, varbūt jūs varētu padalīties ar ko? Nu, vizuālajā visi redz un zina. Ja? Domāju, ka pietiek paskatīties, un katrs redzēs, kura baznīca ir pareizcīgā, un ieejot iekšā šis plašais tā kunga ikonu, tā attēlu skaits, ja, un lielums un svēto ikonas, ja, tad tas būs tas ārējais, bet nu, iekšējais ir šī saskanība caur gadsimtiem, ka svētajā pareizcībā tāpat mācīja 1. gadsimtā un tāpat māca 21. gadsimtā. Šī gan dogmātiskā ziņā, tātad šajās patiesībās par to kungu, gan antropoloģiskajā ziņā par cilvēku un savstarpību, cilvēka un dieva savstarpību un garīgās dzīves šiem pamata principiem un mūsu darbiem, viņi ir tādi paši. Nu, tikai, ka mums nākuši jaunklāt, piemēram, tas aparātiņš, ja, rokā, kas mums var atņemt visu laiku, vai lielāks vai mazāks ekrāns, kas mums visu radošo laiku var noņemt pilnībā, nu, tas mums ir tāds papildus. Un vēl dažas lietas, kas ir ļoti smagas, ļoti graujošas un ātri cilvēku pazudinošas, ja, kurām mēs nekādīgi nedrīkstam palaisties. Pēdējais jautājums pirms blitz jautājumiem, runājot par cilvēku. Ko cilvēkam dod principā kopiena, baznīca? Ko cilvēkam, vai ir kaut kāda vajadzība? Nu, tā kopā, holistiski, ja, visu aptverot, domājot, baznīca mums ir saglabājusi un saglabā ziņu, patiesību par Dieva to kungu un patiesību par to, kas esam mēs. Un šo ceļu, kā mēs varam atgriezties tur, kur mums ir paredzēts būt tajā svētlaimībā, pilnībā, kur nav ne sāpju, ne noskumšanās, ne nopūšanās, ja, kur ir šī Dieva tā kunga redzēšana un Dieva tā kunga labuma līdzdalība, viņa šajā labumā un pilnībā. Nu, ko mēs esam fināla jautājumiem? Es tev uzdošu 5 jautājumus, kuriem tu vari, viņi vairāk tādi retoriski jautājumi, principā. Bet arī konkrēti. Kāda ir tava vislabākā diena? Nu, tā ir tā pieminētā diena. Tā ir priesterības diena. Ko tu visaugstāk vērtē cilvēkā? Uzticamība un atklātība. Kādu īpašību tu vēlētos sevi attīstīt? Tas ir tas pats grūtākais uzdevums un pats grūtākais jautājums, ja mums ir jāiegūst šī gudrā pazemība tā kunga priekšā, un arī ne tikai kunga priekšā, arī cilvēku priekšā. Un tas mums ir visgrūtākais un pie tā tiešām es arī gribētu visvairāk strādāt, lai izdotos iemācīties, ja, šo gudro pazemību tā kunga priekšā un, tā teikt, tuvāko priekšā. Ja tu nebūtu priesteris, kas visdrīzāk tu būtu? Iespējams, ka būtu kaut kā skolotājies aizgājis, varbūt pedagogos. Un ja tu satiktu sevi pirms 25 gadiem, ko tu sev novēlētu vai pateiktu? Neslinkot. Ar mums kopā bija virspriesteris Jānis Dramanis.
Paldies par tavu klātbūtni. Paldies. Tas kungs mūs svētī. Paldies, ka esi noskatījies mūsu raidījumu līdz galam. Un tagad konkurss, kurš tika piedāvāts no kompānijas Evalatus. Uzvarētājs ar savu komentāru ir lietotājs Dzintra Ozolniece 8283. Šī tumbiņa lido pie tevis. Uzrakst mums Instagramā Raimonds Blisiņš vai MC Bārda. Un visiem paldies, kuri ziedo. Pateicoties jums, mēs varam turpināt šo raidījumu. Un, ja tevi interesē šāds saturs, tad spiedīkšķi uz augšu, komentē, prasi, ko tu vēlies šeit redzēt. Un, tiekamies nākamajā raidījumā. Paldies par tavu klātbūtni.